Darbs ar personāla uzskaits formā. Kā lietot e-formas darba laika tabulu? Formas aizpildīšana sastāv no divām fāzēm. Pirmā ir saņemt tabulas sagatavi un to aizpildīt. Tabulas sagatavi var aizpildīt mēneša beigās, viņi var sākt pildīt mēneša sākumā. Jo jūs varēsiet mainīt datus atbilstoši mēneša aprēķinātajām algām. Pirmais, kas jāizdara, jālejupielādē tabulas sagatavi. To dara šeit, nospiežot šo pogu. Mums atverās darba laika tabula. Sagatavi. Es viņu biju šeit. Tā. Šī ir darba laika sagatava. Es ierakstu parakstiesīgās. Vispirmais, ko mēs darām, mēs aizpildām sākumu. Norādam mēnesi pirmais mēs norādam mēnesi, par kuru sagatavošu. File, save as, septembris. Tātad, ieliekam septembri, piemēram, 24. gada. Nākošais, kas mums ir jāizdara, jāizpilda projektu saraksts. Projektu sarakstā ieraksta visi tie kompetenci centra projekti, kur konkrētajā mēnesī būs jāapstrādā. Es uz brīdi apstādināšu ierakstu un sapildīšu to, lai neparāk. Tātad, aizpildot projektu sarakstu, ko mēs aizpildām? Mēs aizpildām projektu identifikātoru, ko iesakām būt vienādam ar projektu numuru kompetenci centrā, bet, ja jums ir divos kompetenci centros ar vienu projektu identifikātoru vai dažādās programmās, jūs projektu ID, protams, var papildināt ar, piemēram, šādu. Šajā gadījumā man nav, mums ir vienādi projektu identifikātori ar šo. Otrais, kas jānorāda, jāieliek vieninieks tajās aktivitātēs, kas konkrētā mēnesī notiks. Tas samazinās jūsu tabulas izmēru. EI ir eksperimentāla izstrāde, rūpnieciskais pētījums vai tehniskā priekšizpēte. Es šajā gadījumā atzīmēju, ka P02 notiek tikai rūpnieciskais pētījums un P1 notiek gan eksperimentāla izstrāde, gan rūpnieciskais pētījums. Nākošais, kas mums jāizpild, ir darba algas dati. Darba algas datos ir svarīgākais ir norādīt visas tās personas, visus tos darbinieks, kuri ir iesaistīti visos jūs norādītajos projektos. Es atkal apstādināšu brīdi, neapstādināšu, bet tad mēs vienkārši identifikātors, vēlams saglabāt šo identifikātoru, tāpēc, ka tad būs vieglāk orientēt. Identifikātors var būt jebkās īsts rindiņu vai skaitlis vai kods. Es viņš izdomātu skaitļus. Pieņemsim, tas ir šāds. Šie skaļi, protams, neatbilst reālajiem, bet tas jau. Tad, kad mēs esam šo sapildījuši, mēs saglabājam šo failu un augšu pielādējam tabulas sagatavošanu. Tātad, es aizveru šo failu ciet un šajā vietā saku iecelt un lūk, kur mans septembris, es ielieku viņu iekšā. Lūk, man atnāk atpakaļ procesa dvorka teikumi. Atverot viņu. Šeit jums pagaidām nekas nerādās, jums noteikti vienmēr būs enable editing. Un es šo failu saglabāšu save as pāri septembra datiem, jo tie ir mani septembra dati. Ko ir izdarījusi sistēma? Viņi ir ielikusi vairākas lietas. Viņi ir pievienojusi katram projektam projekta likmes koeficientu. To vēlāk paskaidrošu.
Otrais, ko viņi ir pievienojis laika tabulu, kurā sarakstīts stundas nostrādātās. Trešais, viņi ir sagatavojis jau atskaites par katru projektu. Un ceturtais, viņi ir izveidojis kontrolas lapu, kurā mēs varam redzēt, kādi ir, vai mūsu skaitļi ir pareizi. Mēģināsim, parādīsim, kā izpild kopējo tabeli. Kopējo tabeli izpildu sekojuši. Pirmkārt, šajā augšējā rindiņā ir norādīts, vai tās ir brīvdienas vai darba dienas. Jāatcerās viena lieta, kad sistēma pa brīvdienām ir ielikusi sarkani iezīmēs sestdienas svētdienas. Savukārt realitātē var būt gan strādājošās brīvdienas, gan strādājošās gan brīvās darbdienas, gan strādājošās sestdienas. Lai nomainītu dienas tipu, viss, kas ir jāizdara, ir jānomaina konkrētam, un to var izdarīt katram cilvēkam atsevišķi. Pieņemsim, kāds Kalniņš ir pārcēlis uz sestdienu darba dienu, mēs ieliekam, un viņam ir piešķirt brīvdiena pirmdiena. Šis nav atvaļinājums, šis ir vienkārši brīvdienu pārcelšana. Šī brīvdienu pārcelšana ir jāizdara katram darbiniekam atsevišķi. Pieņemsim, ka mums visā uzņēmumā šī bija strādājošā sestdiena un šī bija brīvdiena. Nākošais, ko mēs darām, ja mēs esam ielikuši kā darbdienu, mēs ieliekam kopējo stundu skaitu. Ja tā ir saīsinātā diena, mēs varam likt arī to reālo stundu skaitu, kas ir kopējais. Ieliekam, tā bija saīsinātā sestdiena. Nākošais, ko mēs darām, mēs rakstam darba stundas konkrētam projektam. Mēs redzam šeit projektu, mēs redzam šeit aktivitāti, un, kā jūs redzat, tikai tās iezīmēts rindiņas, kuras mēs atzīmējām šeit projekta sarakstā, kur projektam 02 ir tikai rūpnieciskais pētījums, un kopējā tabulē mēs redzam, ka ir tikai rūpnieciskais pētījums. Rakstot stundas, mēs varam ierakstīt stundas, pirmajā ailītē ierakstot stundas, viņas ar formulu tiek pārkopētas tālāk. Pieņemsim, ka mums šeit ir 7 stundas rūpnieciskajā pētījumā. Sistēma nepārkopē uz sestdienām, svētdienām, tāpēc mēs šo strādājošo sestdienu ieliekam 7, bet tā kā mums ir šī brīvdiena, mēs ieliekam 0, un šeit ieliekam 0, un šeit 7. Formula pārceļ pa labi. Ja es gribu no šī datuma samazināt šo stundu skaitu, es ielieku 4, un tālākais viss pārcelsies cits. Kāds viens cilvēks var strādāt vairākos projektos, pieņemsim, kad Andris Kalniņš ir strādājis šeit 4 stundas arī. Un te ir pēdējā rindā redzams, cik ir uz pamatdarbu atrads. Pieņemsim, labāk ir 3 piemēru pēc, un pieņemsim, kad Anda Kalniņa ir strādājusi 4 stundas P02. Un darba dienu mēs nomainām, un brīvdienā mēs liekam 0 un šeit 4. Un šeit ieliekam 0, lai mums darba dienas sakrīt, un te, kur mums ir pārceltā darba diena, esam ielikuši 7. Ļoti labi. Šī ir darba laika tabelas aizpildīšana. Jebkurā tālākā vietā ierakstot jaunu skaitli, no šejienes, piemēram, ierakstot, ka 1 stundu tiek tērēts uz šo, viņas tālāk pārcelsies uz priekšu. Tā ir darba laika tabelas aizpildīšana. Darba laika tabeli var darba algas datus var sākotnēji noģenerēt provizoriskos, un viņus pēc tam izlabojot, visas formulas tiks atbilstoši pārēķināt šo, tāpēc to var sākt mēnešu sākumā. Pastīsimies, kas mums notiek ar projektiem. Lūk, projektos tiek automātiski no stundām sarēķināti jūsu atskaiti. Un vēl viens lieta mums ir kontrolas lapa, kurā ir redzams pirmais kopā, tas ir no jūsu algu aprēķina. Cits nozīmē to skaitli, kas paliek pāri pēc visas attiecināšanas uz projektiem. Šīs aprēķins ir izdarīts par katru no izmaksu kategorijām. Tātad tas arī lielos vilcienos ir viss. Mēs saglabājam šo failu. Ir vēl viena lieta, kad jums otrais nākoši tagad un mēneša beigās, ko jūs darat, mēneša beigās jūs ierakstat precīzos skaitļus. Jūs ierakstat precīzos skaitļus, kādi jums ir, un rezultātā
jūs varat, jums sistēma automātiski balstoties uz jūsu kopējās tabeles pārreikinās, kur tie skaitļi parādās. Vēl viena lieta, iespējams, ka jums likme atšķiras, projektā likme atšķiras no likmes pamatdarbā. Ja jums, piemēram, ir pamatdarba likme 15 eiro stundā, bet projektā ir 16, tad šeit jūs rakstat to proporciju, kāda ir procentuāli atbilstoši pret projektā pielietoto likmi un pamatdarbā pielietoto. Piemēram, šajā gadījumā tas būs 16 pret 15, kas ir 106,67%. Mēs ieliekam šis cilvēks, katram projektam ir norādīta atsevišķa likme, šis cilvēks šajos projektos ir nodarbināts ar šādu likmi. Mēs varam apskatīt attiecināmības tabulas atbilstoši izmantošo koeficientu, pielietojot stundas. Mēs varam arī apstīties kontrolas tabulu, kurā ir redzams, vai mēs kaut kur nepārsniedzam. Nodemonstrēšu, kā izskatīsies, ja mēs pārsniegsim. Ielikšu vēl kopējā tabulē. Šeit 8 stundas Kalniņam, Ansim, un paskatīsimies, kas notiek ar kontroli. 6, Ansis Kalniņš, ieliksim lielāku šo līniju. Nu, kā jūs redzat, mēs esam palielinājuši projektu likmi tik tālu, kad uz projektu attiecināmās summas pārsniedz to, kas ir izmaksāts. Tā ir acīm redzama kļūda. Tad, kad ir šī tabula, atgriezīšos atpakaļ, atgriezīšu 100%. Tad, lai nebūtu kļūdas, šajā gadījumā, tagad, kad ir pabeigti un sarakstīti mēneša beigās visi algu dati, jūs varat šo Excel failu iesniegt pa elektroniski parakstītu KCVS sistēmu. Ko darīt nākošajā mēnesī? Nākošajā mēnesī jums nevajag no jauna, ja jums nemainās būtiski cilvēku skaits, bet pieņemsim, ka nākošajā mēnesī mums nāk viens papildus cilvēks. Ko mēs darām? Mēs saglabājam šo pašu un sākam oktobrs. Un pieliekam klāt cilvēku, pieņemsim, ieliekam mēnešu sākumā algu. Šie skaitļi nav mēnešu sākumā obligāti jābūt precīziem. Un teikt, palākam lejā. Piedākam tā. Es esmu ierakstījuši tādu skaitli, ka man pazīd. Jā, skaitlis. Labi. Tagad mums ir nākošais mēnesis, ko mēs darām. Mēs šeit nomainam mēnesi, 10. Saglabājam. Un mēs varam šo jauno failu iesniegt, oktobri, iesniegt ar jau iepriekšējā mēneša datiem. Atveram. Un es saglabāšu tev vienkārši oktobri. Arī. Un tagad jūs redzat, kad jums ir gan projekts saraksts, gan darba algas dati saglabājušies, izmantot tie paši, pie tam arī jūsu likums būs tiks saglabātas, un jūs varat pildīt oktobra tabeli, un atbilstoši visi pārējie dati ir atbilstoši oktobrim. Tāpēc, principā, paraugs ir jāielādē tikai vienreiz. Paldies, veiksmi darbā!